RFS pret Liepāju LNK sporta parkā. Viktors Moras pirmo reizi atstāja rezervē Robertu Savaļnieku, rezervē arī Elvis Stuglis, bet pirmo reizi pamatsastāvā Mārcis Ošs. Kamēr Liepājai pēc diskvalifikācijas atgriežas Eduards Tīdenbergs, pamatsastāvā 6 latviešu spēlētāji un Arams Bagdasarjans uzbrukumā. 7. minūtē skaists caurgājiens Ādamam Markīvam, kas noslēdzas ar tālsitienu, izsājauts bumbu atvaira un trapa pēc tam tāpa vārtu konstrukciju. 17. minūte Mareša un Kuādio saspēle. Kuādio maigi iecentrē bumbu sodlaukumā, kur Darko Lemaičs triec to ar galvu mērķī. 1-0 RFS pārsvaru izmanto un panāk vadību. 22. minūtē iespēja Mārcim Ošam pēc stūrstiena bumba lido vārtos, bet no turienes to izķeksē Alans Kangārs, glābjas liepājnieki. Lieliski spēlē šajā mačā Kuādio, arī 29. minūtē viņam pašam savs moments, izgājiens pretī vārtiem, sitiens tuvajā stūrī, Ilja izsājauts atvairā. Pusstunda nospēlēt un stūrstiens RFS nospēlē ar galvu. Kuādio nomet uz kājas Lemaičam, kurš gūst savus otros vārtus šajā cīņā. 2-0 RFS dominē. Nedaudz atslābinās rīdzinieki pirmā puslaika izskaņā Jāņa Grīnberga centrējums un Dios sit atmuguriski. Te vēl kļūdās izgainā Nerugals, nepieņem lēmumu, bumba ielido vārtos 2-1. Tomēr nekādas intrigas tālāk nesekoja. 51. minūte tieši pēc pārtraukuma labs uzbrukums pa kreiso malu RFS. Kuādio iespēlē sodlaukumā, Paniču sitiens bloķēts, bet atkārtoti bumbu raida vārtos Mikaze Nagasavā. Punktu šai spēlē pieliek uz maņu nākušie spēlētāji. Labi nospēlē Jānis Ikaunieks, atspēlē Lašam Odišāriem, kurš triec bumbu zem vārtu pārdatņa un gūst savus pirmos vārtus Latvijā. Gruzīnam gols 4-1 RFS grauj Liepāju. Riga FC pret Valmieru Skonto stadionā vairāk nekā 1000 skatītāju klātienē. Riga veic vienu izmaiņu. Peņas vietā pamatsastāvā atpakaļ Jojičs, bet rezervē joprojām Černomordijs un Babets. Kamēr Valmieras starta 11-niekā atgriežas Lukas Vapne, vārtos joprojām Dāvis Ošs. 14. minūte Valmieras ātrais uzbrukums, Lukas Vapnes sodlaukumā Itālijā stūrī mazliet garām. 20. minūte agresīvi spēlē ar Kjaugu un ierauga tiešo sarkano kartīti no Andra Treimaņa. Tomēr jāpaskatās atkārtojumi, jāpaskatās var. Jā, var atceļ sarkano kartīti, tā ir tikai dzeltenā ir Kjaugam. Paveicās Rīgā. 32. minūtē Gotieman Kendā virzās no kreisās malas vairāk uz vidu. Sitiens skaists, bet skaists atvairījums arī Dāvi Ošam. Rīga arī savs moments. Aktīvs arī Eduards Taškevičs 39. minūtē. Labi, viņš iziet pa malu piespēlē Genasi, to atkal atvairā. 41. minūte. Moments arī Valmierai. Lukas Vapne vārtu priekšā vienā pieskārienā un netrāpa Lukas vārtos. Ļoti aizraujošs futbols. 62. minūte. Gotieman Kendā labi iziet driblā un pieslēdz pa labo malu Raivis Andris Jurkovskis. Viņš ir ātrs, viņš ir brīvs un viņš gūst vārtus. 1-0 Rīga izvirzās vadībā. Valmiera gan nepadodas, turpina cīnīties. 67. minūte Džibrils Gejs, Emils Birka bumbu dabu, atdot Vapnem. Vapne izšķir epizodi, gūst fantastiskus vārtus un 1-1 Lukas Vapne. 72. minūte Raivis Andris Jurkovskis iecetrē sodlaukumā, tur mazais Taškevičs sit ar galvu un zem vārtu pārdatī lido bumba Ošglā. Galotnē valmieriešiem vairākas iespējas pretuzbrukumos izcelsim šo Penkevics atņem bumbu, sitiens atvaira Puriņš, atkārtot sitiens garām. Valmiera bija ļoti tuvu tām, lai izrautu uzvaru galotnē, bet neizmantoja savas iespējas. 1-1 ļoti skatāms neizšķirts Skonto stadionā. Meta Hanzas vidusskolā turpina spēlēt un uzņem FS Jelgava komandu. Zaļbaltiem viena izmaiņa, Vinis Souzas vietā Markus Ivulāns. Kamēr jelgavniekiem atgriežas pamatsastāvā Rauls Šiķekovs, bet rezervē negaidīti Oloko. Meti jau uzreiz sāk risināt lietas. Iespēlē sodlaukumā Ivulāns Korea, tur bumbu apstrādā, tiek pie sitiena un sitiens ir precīzs. Mohameds Korea 1-0 metas labā. 16. minūte metas pretuzbrukums. Korea skrien, iespēlē Melne, Meļņas sitiens bloķēts, bet bumba veiksmīgi atlec pie Korea, kurš triec to pretējā stūrī. 2-0 Korea bombardē. Bet atgriežamies pie Korea. 25. minūte atkal uzbrukums Metai. Korea pa kreiso malu sitienu izpilda, bumba atlec pie Šibasa pēc tam un Šibas panāk 3-0 25. minūte. Bombardē Meta grauj jelgavniekus.
Otrajā puslaikā Jelgava mēģina gūt vismaz vienus vārtus, Ikuto Gomi 53. minūtē tiek pie sitiena iespējas, bet nav tas sitiens spēcīgs Sorokins tvēr. 70. minūtē labs moments Danam Sirbu, kurš ieskrien sūdlaukumā sit no tuvās distances, bet atvara Jelgavnieku vārdsargs Kudrjavcevs. Skaists moments 77. minūtē Gomi piespēlē Oloko sit stūrī un atvara lēcienā Sorokins. 89. minūtē vēl viena reāla iespēja Oloko no tuvas distances, bet sitiens vājš. Meta nospēlēs sausā, Meta uzvar 3-0 un attālinās no atpalicēju grupiņas. Grobiņas SC LFS pret Audu grobiņiekiem pamatsastāvā pirmo reizi šajā sezonā Emīls Knapšs atgriežas arī Dudu. Kamēr Audai vārdsargu maiņa Krišjānis Zviedris Liepājā sargās vārtus no pirmajām minūtēm. Vēl pamatā atgriežas Tavares un Ramos. 21. minūte aktīvi rosās Dudu. Dudu tiek sodlauku iespēlē gar vārtiem un no Iļas Korotkova bumba lido vārtos. Grobiņa līksmo tribīnēs. 1-0. Auda uzreiz sāk spiedienu, veido momentus 24. minūtē. Abiduns Ogoni iet sodlaukumā 109. un Maleš atvairā. 30. minūtē. Pajūk mainieku aizsardzība un moments Audai viens sitiens, atkārtot sitiens LH manētries bumbu vārtos. Tam bija jānotiek agri vai vēlo. 40. minūte stūrstiens Audai. Centrējums uz to stabu pagarina Korotkovs uz tālo, kur Denis Meļņiks tries bumbu vārtos. Denis Meļņiks otrie vārti viņam šajā sezonā pēc standartiem. 67. minūte standārts. Mēģina dabūt bumbu, dabūt sitiena pozīciju Audas futbolisti. Meļņiks beigās uzsit Maleš tvēr. 84. minūte kritisks moments. Markus Kruglaušs dabū bumbu, ievilks sodlaukumā un gāž viņu tur Ivo Minkevičs. 11 metru sora sitiens uz Audas vārtiem. Devids Dobracovs sit un iesit 2-2. Izlīdzina rezultātu grobiņā. Ļoti emocionāls un aizraujošs mačs ar vairākām tiesnešu kļūdām, bet beigās 2-2 neizšķirts. Atkal Liepājā šīs komandas spēlē neizšķirti. Top 5 komandu duelis BFC Daugavpils pret FK Tukums 2000 Telms. Daugavpiliešu sastāvā atgriežas Fofana un Milans Tihonovičs, kamēr tukumniekiem Žedis Stevensons atpakaļ starta 11. rezervēštāls. 24. minūte atkal ātrā pārēja uzbrukumā no BFC puses. Fofana iespēlē Golijaninam, Golijanins vairāk uz vidu, sitiens pāri vārtsarga rokām un vārtos mērķī. 1-0 skaisti vārti Aleksejam Golijaninam. 33. minūte Žedis Stevensons ielauž uz sodlaukuma, iespēlē uz tālo stabu, tur Kaušelis raida bumbu vārtos, izskatās, pēc tam atkārtot sitiens drošībai no Anmaņa, bet vārds jau guva Kristians Kaušelis. Daugavpils gan ātri atbild, Traorē iedot gar vārtiem, neviens šo piespēli nepārtver, atrod bumbu Tihonoviču vienai pieskārienā Golijaninu un Golijanins. Vēl viens vārtu gūms Aleksejam Golijaninam un 2-1. 43. minūte iespēja uz hetriku Aleksejam Golijaninam, pēc iespēles no vārta priekšas Vilkovs atvaira, bet drausmīga spēlē Tukuma aizsardzība daudz bīstamu sitienu pieļauj. 49. minūtē vēl labāk iespēja uz hetriku Aleksejam Golijaninam, no vārtu priekšas tikai trāpi, bet netrāpa Golijanins. Bet 59. minūtē gan viņš to izdara, atkal rupi kļūdās aizsardzībā tukumnieki. Traorē paripina uz tukšiem vārtiem Golijaninam, kurš trāpa un atzīmēs ar pirmo savā karjerā hat-trick. 67. minūte kārtējs brīnišķīgais uzbrukums. Traorē iespēlē uz tuvo stabu, tur vienā pieskarienā Diediu apsteidz Mihubilu gūst vārtus. 4-1 Daugavpils grauj tukumniekus. 69. minūte Daugavpilieši kļūdās pie savas soda laukuma, pārkāp noteikumus soda laukumā pret Kembelu Kudeļkins, tas ir 11 metru soda sitiens. Daugavpils audzēknis, bijušais BFC spēlētājs Valerijs Līzinovs dodas izpildīt. Līzinovs pret Orolu, Līzinovs un Orols atvaira viņš bumbu. Kompensācijas laikā vēl divas iespējas Žedis Stevensonams, viens sitiens, otrs sitiens, bet Orols ir Karls. Viņš atkal atvaira un palīdz Daugavpilī uzvarēt. BFC Daugavpils komandai trešā uzvara pēc kārtas 4-1 mājās pret Tukumu. Rezultīva kārta ar rezultīvām spēlēm, arī 3 no 5 mačiem beidzās ar kādas komandas uzvaru ar 3 vārtu starpību.
Turnīra tablā tagad 3 līderu komandu grupiņa BFC Daugavpils atpaliek no Riga tikai par 1 punktu. Tikmēr Meta pietuvojusies 6. vietai, atrodas tikai punkta attālumā no Audas. Tuvākajā kārtā Eirokausa licenci dabūjusi Liepāja uzņems Riga FC vēl uz mākslīgā seguma laukuma, kamēr citas līdervienības RFS spēlēs Jelgavā, bet BFC Daugavpils uzņems Metu ceturtdienas vakarā Esplanādē.